Ieraugot tik pilnu zāli, godīgi sakot, man aizsitās elpa. Tā, tagad pirmkārt, rītā ir Valentīna diena. Priekš manis tā nav nekāda liela svētki, bet gribot vai negribot, mums ir jādomā, kā mēs to šovakar pasākumu sasaistam ar Valentīna dienu. Nu, ja visur ir mīlestība, faktiski šitie jau arī ir stāsti par mīlestību, kam viņi iznāk laimīgāk, kam nelaimīga, kam īsāka, kam uz visu mūžu. Tas jau ir atkal, kā teikt, detaļas. Ar dažām no tām mēs iepazīsimies. Bet tā kā pašlaik visa šī pasākuma pamats ir Sutas muzeja izstāde Mīlas 4 stūris, tad pa priekšu, lai Natālija pasaka kādu vārdu par šo pašu pamatu. Ja būs kaut kādi jautājumi, tad pēc tam Natālija uz tiem arī atbildēs. Tā kā lūdzu. Labvakar visiem. Paldies par kādu lielu interesi. Pievienojas visam, ko teica Eba. Un vispār šī lekcija ir Ebas lekcijas atkārtojums. Pirmo reizi šī lekcija notika decembrī. Un toreiz arī bija tikpat liela atsaucība. Un tāpēc bija izdomāts, ka mēs tomēr arī atkārtosim un šo pasākumu. Un runājot par mūsu pāri, viņi tiešām ilustrē mīlestības tēmu. Un viņu attiecības ir tiešām vēl viens iemesls pārdomāt, kas ir mīlestība un kādi likteņa līkloči reizēm cilvēkus piemeklē. Viņi abi iepazinās jaunībā. Beļcova bija nedaudz vecāka par Sutu, 4 gadus vecāka. Šī satikšanās notika Pences mākslas skolā, kur abi studēja. Un tad notika tā, ka Beļcova atbrauca uz Rīgu pēc Sutas aicinājuma, un viņi apprecējas 22. gadā. Bet pirms kāzām aptuveni 5,5 gadi notika viņu attiecības, kas, īsumā, kuras var raksturot, ka tas bija, tā kā viņi īsti nevarēja būt kopā, bet arī viens bez otra arī nevarēja. Un tā viņi viens otram rakstīja vēstules, un ir zināms mums vēstules no Beļcovas, kuru, piemēram, vienu no tām viņa rakstīja pusgadu pirms kāzām, un tajā bija rakstīts, ka mēs nevaram būt kopā, labāk paliekam draugi. Un vēl viens aspekts, kas sarežģīja visu šo situāciju, arī tas radošais aspekts, tātad abu mākslinieku karjera, nosacīti. Visus māksliniekus var iedalīt tādās 2 grupās. Ir tie, kas ir ļoti pārliecināti par sevi un uzskata, ka viņi ir ģēniji. Tāds bija Suta. Un ir tādi, kas tieši otrādi, viņi vienmēr šaubās, vai tas, ko viņi dara, ir labi, vai viņi ir sasnieguši to virsotni, un viņiem liekas, ka nekad viņi to nesasniegs. Un Beļcova bija tieši no tās kategorijas māksliniece. Un iedomājieties, cik bija sarežģīta vienam ar otru. Sutam droši vien ne tik, bet cik Beļcova vienmēr dzirdēt savu darbu kritiku. Un Suta bija arī tiešām tāds ekspansīva rakstura cilvēks, un ar viņu sadzīvot tiešām nebija viegli. Un tad es pieminēju kāzes, notika tas 22. gadā, un 23. gadā piedzima abu meita Taķjana, pateicoties, kurai eksistē šis muzejs. Un tātad aptuveni 10 gadi bija tas posms, kad abi bija, nosacīti, var teikt, laimīgi, salīdzinājumā ar iepriekšējiem un vēlākajiem posmiem. Bet tad tas ģimenes idille ilga neilgu laiku tātad, un aptuveni 30. gadu vidū viņiem sākās arvien lielākas tādas domstarpības, un ir zināms, ka jau 30. gadu sākumā Sutam, nevar teikt, ka sākās attiecības, bet bija jau tā kā draudzene, aktrise Benita Ozuliņa, ar kuru viņš tā kā uzturēja attiecības paralēli. Ne jau tā, ka viņš uzreiz aizgāja no ģimenes. Bet tad 37. gadā viņš aizbrauca uz Parīzi, tur viņam bija darbs, viņš veidoja Latvijas paviljona daļu lielajā pasaules izstādē, un viņš aicināja pie sevis tā kā ciemos Beļcovu un Daņu,
bet no abām atbildes nebija, un viņš nezināja gaidīt vai negaidīt viņus, un pēkšņi atbrauca Benita, un notika tā, ka viņi gan Benita, gan Suta aizbrauca uz Itāliju no tās Parīzes. Viņiem tā bija turnēja, Eiropas turnēja. Un Beļcova neko, protams, tajā brīdī nezināja, viņa atbrauca un uzzināja, ka Suta ir prom ar aktrisi, devās ceļojumā, un viņai nebija naudas līdz, bet neliela summa. Un tad visu to ceļojumu aprakstīja Taķjana Suta, viņai bija tolaik 14 gadi. To visu pārstāstīt šoreiz nevar un nevajag, bet īsumā kaut vai šo ceļojumu raksturo Taņas atmiņu epizodi, kur viņa piemin, ka viņiem abām nebija naudas un reizēm nācās pārtikt tikai no saldējuma un augļiem. Un tad, cik Taņai bija grūti izturēt Luvras apmeklējumus, īpaši tur, kur bija holandiešu klusās dabas, ka viņa burtiski ģība Luvrā pie šīm klusajām dabām, kur ir tie augļi, ēdieni, cik viņai bija grūti izturēt. Bet tātad šis ceļojums kļuva arī par sākumu tādam lielākam konfliktam. Tad, kad Beļcova atgriezās Rīgā, tad aptuveni ap to laiku sākās abu šķiršanās process. Vispār iesniedza dokumentus, to iesniegumu par laulības šķiršanu Suta. Kaut gan Beļcova bija vairāk iemesli. Bet, cik var saprast, pēc visiem dokumentiem, kas bija mūsu rīcībā, iniciators visam bija Benita, kas vienkārši tā kā mēģināja ietekmēt Sutu, lai viņš aiziet no ģimenes un viņu oficiāli precētu. Un tāds Sutam radās tāds diezgan avantūrisks plāns, ka viņš Benitai stāstīs, ka viņš to šķiršanās lietu kārto, ka viss tūlīt būs nokārtots, bet ar Beļcovu paralēli viņš mēģina sarunāt, lai Beļcovu nedod viņam šķiršanās, lai viņš varētu Benitai pēc tam pateikt, lūk, redzi, es nevaru šķirties, un man ir iemesls atgriezties atpakaļ, un Benita, viņš tāds domāja, viņš cerēja viņai apnīgs gaidīt, un tā viņš arī tiks atpakaļ māja, bet ne jau tāpēc, ka viņš Beļcovu ļoti mīlēja. Vispār, te mums vitrīnā ir tāds ļoti jauks Beļcovu zīmējums, kur Suta stāv ar divām tādām smagām bumbām pieķēdētam pie kājām un nolaistu galvu, paleti rokā, nolaistajā rokā. Un tas arī raksturo viņa emocionālo stāvokli. Tas ir tā kā anekdotē, kad sievai stāsta, ka pie mīļākajai, ka pie sievas, bet pats uz biblioteku. Viņam tā sieva bija jau te, ka viņš gribēja vienkārši nodarboties ar mākslu. Un tas viss tik sarežģīja, visas tās attiecības, gan ar Beļcovu, gan ar to aktrisi. Viņš dzīvoja ar to Benitu, bet tur vēl dzīvoja arī Benitas māsa, Benitas mamma, Benitas bērns. Tad bija tiešām viņam pa daudz, jo nebija tās brīvības, kura viņam bija attiecībās ar Beļcovu. Kaut gan viņi bija oficiāli vīrs un sieva, Beļcova nekad neprasīja, kur tu iesi, kad tu būsi. Tas bija tiešām pavisam citādi. Un tāpēc viņam radās tā ideja, visa tā intriga, un Beļcova savukārt viņa nevarēja ciest intrigas. Tas viņai bija tiešām nepieņemams. Un tad, kad vajadzēja pateikt jā, vai atnākt uz to tiesu, lai tā tiesa notiktu, viņa visu to arī izdarīja, laulība bija šķirta. Bet, kā to pārstāstīja Taņa savās atmiņās, uzreiz praktiski nedēļu vai divas pagāja, un Suta skrēja pie Beļcovas šo dzīvokli. Un kā to stāstīja Taņa, šķiet, ka šajā sienā bija āķis, uz kura viņš draudēja pakārties, vai viņš arī vēl draudēja aiziet bērniņos nošauties, ja Beļcova viņa atkal no jauna neaprecēs. Un es saku, ne jau tāpēc, ka viņiem tā bija ļoti liela tāda mīlestība, nē, tas ir kaut kā, tāds bija viņam raksturs, reizēm tāds pat neloģisks un neizskaidrojams. Un tiešām pagāja nedaudz daži mēneši, un viņi salauzās otrreiz. Un tas notika 41. gada 22. jūnijā, datumā, kad sākās Otrais pasaules karš. Un tad pavisam drīz, jau jūlijas sākumā, Suta aizbrauca uz Krieviju,
ne jau politisku uzskatu dēļ, bet viņam bija iespējas turpināt darbu kinostudijā, tad bija Līsija kinostudijā, šeit Rīgā viņš īsi pirms kara sāca darbus kinostudijā kā kinomākslinieks, un tad, kad viņš saprata, ka šeit kinostudija tiks slēgta, nekāds darbs vairs nebūs, viņš aizbrauca uz turienu, un 44. gadā viņš bija represēts un nošauts. Bet ģimene uzzināja par to tikai pēc 10 gadiem, un vēl pēc kara ilgi viņam nāca atbildes no kinostudijas pēc pieprasījumiem, oficiālajiem pieprasījumiem, kur viņš ir, kur viņš dzīvo. Kinostudija rakstīja pretī dzīvo tur un tur, kāpēc neatbild, tāpēc mēs nezinām. Tā kā tiešām pagāja gandrīz 10 gadi, līdz Beļcova uzzināja, ka viņi ir atvērti. Bet paralēli, tā kā tas nosaukums, es atvainojos sevi, ka es tik ilgi varbūt 4 stūris ir tāpēc, ka Beļcovai tad arī bija savu trīsstūrīšu puse, ja? Viņa arī bija draugs. Tās attiecības bija diezgan īsas un tas bija arī diezgan negaidīti. Viņai vajadzēja aizbraukt uz Stokholmu, tur bija cerība sarunāt personāla izstādi, un kā pavadoni, paziņas, draugi viņai ieteica cilvēku, kopīgo tādu draugu paziņu, spānis, arhitekts, arī mākslinieks, Roberto Fernandes Balbuena, un tajā laikā viņš bija Prado muzeja direktora vietnieks, diezgan tādā augstā amatā. Un neilgu laiku viņš dzīvoja šeit Latvijā, un viņam tā arī bija savas darīšanas Stokholmā, un viņi abi aizbrauca. Un tur pavadīja aptuveni mēnesi. Un tā, ka viņš arī bija mākslinieks, viņi abi staigāja pa pilsētu, zīmēja, gleznoja. Ar to izstādi nekas neizdevās neko sarunāt, tā nenotika, bet Beļcovai šis brauciens bija diezgan nozīmīgs gan Dairads aspektā, jo viņa tolaik daudz rakstīja dienas grāmatā, ka viņa vajā tāds depresīvs noskaņojums, ka viņa nevar strādāt, viņai, tas viss, protams, uz tās šķiršanās krāvas fona, ka tas viss viņu nomāca un tiešām ietekmēja šo depresīvo noskaņojumu. Un tās attiecības par to, ka tas cilvēks ir tas, ar kuru viņi, kā viņa rakstīja, grib pavadīt mūža atlikušo daļu, kā saka, dzīvot ar viņu kopā, būt ar viņu kopā. To viņa saprata tikai tad, kad viņa atgriezās Latvijā, pēc tā mēneša pavadītā kopā. Un tad viņiem bija neilgu laiku sarakste. Viņš palika tur Stokholmā, tad viņš aizbrauca uz citām Skandināvijas valstīm, viņam bija tāda turnēja, vajadzēja braukāt pa vairākam Eiropas pilsētām un stāstīt par Prado muzeja kolekciju, jo tajā laikā bija Spānijā pilsoņu karš un visus interesēja, kur tā kolekcija, kur tā glabāsies, kas ar viņu notiek, un viņa referāti bija par to. Un tad kādu laiku tā saraksta bija, un tad viņš pēdējā vēstulē viņš raksta, ka viņš ir iecelts par atbildīgo par Spānijas paviljonu lielajā pasaules izstādē, kurai vajadzēja notikt Amerikā. Un viņš aizbrauca uz Ameriku, cik var saprast, un tad pēc tās sarakstis, un tad vairs tās vēstules viņa nezināja, kur sūtīt, viņa nezināja adresi, un viņa vēstules varbūt arī nenonāca, un viņš rakstīja, bet vispār ir tāds moments, viņam bija līga tajā brīdī, un Beļcova to zināja. Un cik zināms pēc Wikipēdijas, viņš drīzumā arī apprecējās ar to līgumu savu. Un viņš līdz mūža beigām, viņš mira kaut kur 60. gados, viņš tad dzīvoja Amerikā. Un šeit mums ir arī iztulkotas viņa vēstules no franču valodas, viņa sarakstījās franču valodā. Un Beļcova, tad, kad viņa nezināja, uz kurieni rakstīt, viņa rakstīja viņam tā kā savā dienas grāmatā vēstules arī franču valodā. Un tās mēs arī iztulkojam. Es atvainojos sebai, ka es varbūt daudz aizņēmu laika no viņas lekcijas, bet jā, es pieļauju, ka mans stāsts varbūt nebija tik varbūt bija nedaudz haotisks un kaut ko es nepieminēju, bet ja jums ir jautājumi pēc ebas stāsta, jūs droši varat uzdot jautājumus.
Paldies, un tagad vārds Ebai. Nu, tā. Pirmām kārtām man jāsaka, Natālija teica, ka šis ir iepriekšējās lekcijas atkārtojums. Kā jūs labi saprotat, nekas jau nevar atkārtoties burtiski, jo pa to starpu ir nopublicēta šitā te grāmata, Ugas Skulmes atmiņu grāmata, kur daudz kas atkal parādās vēl savādāk nekā tas bija domāts. Bet tā kā Natālija tik skaisti stāstīja par 30. gadu beigām, tad es esmu spiesta apgriezt savu lekciju ar kājām gaisā un arī iesākt ar 30. gadu beigām, jo te ir vēl viens mīls, 3 stūrs, 4 stūrs. Piedodiet, tā ir mana ģimene. Tātad bija tāds aktieris Luis Šmits un bija tāda aktrise Lucija Baumane. Un viņi satikās, sapazinās, sadraudzējās Strādnieku teātrī, kur viņi abi savā laikā bija pirmā lieluma zvaigznes. Strādnieku teātra laikā, protams, tur darba bija tik daudz un dzīve bija tik spraiga, kā saka, par attiecību kaut kāda noformēšana, tur nu nevienam nekas prātā nenāca. Pienāca 34. gada apvērsums, Strādnieku teātri nodedzināja, un mana mamma, viņi abi divi palika bez teātra, palika bez darba. Tētis pēc tam atrada darbu Nacionālajā teātrī vispirms. Mammai nezinu, vai viņai bija kāds, it kā pa viņas talantu neviens nešaubījās, varbūt viņai bija pa lielu mutē, es nezinu, bet viņa angažmentu tā arī nedabūja. Un, kad 37. gadā sevi pieteicu es, tad viņi apprecējās. Un tālākā dzīve gāja. Tētim bija darbs Nacionālā teātrī, mamma sēdēja mājās. Naudiņa bija ļoti neliela, mamma teica, tēvs deva 5 lati nedēļā, ar to bija jāiztiek, nu tas bija ļoti knapi, bet vairāk neiznāca. Nu, kā tas ir teātrī? Teātrī ir kolēģi, teātrī ir visādi pasākumi, ir pārunas par mākslu un tam līdzīgi. Nu, mūsu vienistabas dzīvoklītī tas, protams, nevarēja notikt. Un sagadījās, ka šais bohēmiskajās, vai vairāk vai mazāk bohēmiskajās pārunās, izveidojās tur atkal tāds 3 stūris. Jauna, ļoti skaista un ļoti talantīga meitene, no Jaunjelgavas puses, Eženija Kaldovska, viņa spīdoši debitēja Nacionālā teātrī, kā viņa pati stāstīja, un tad viņai tur bijuši 2 pielūdzēji. Luis un Kārlis Sebris. Tolaik vēl jauns, bez kādas teātra bagāžas, bet nu arī esot ļoti paticis. Nu, Eženija izvēlējusies manu tēti, bet nu tā tas, nu, viss notiek apmēram tāpat, kā smalkā inteliģentā sabiedrībā. Pienāk 39. gads, es saprotu, ka mana mamma jau jūt, ka labi nav. Mums te ģimenes arhīvā ir saglabājies tāda viņas dāvana, ko viņa 39. gada februārī, kad tētim bija dzimšanas diena, mamma sagatavojas veselu tādu atmiņu stāstījumu ar makšķeri, nu, kur var saprast, ka, nu, atceries, cik bija labi un nāk ziema, un, nu, tas jautājums ir tāds, vai vēl būs labi, vai vēl būs pavasars un tam līdzīgi. 39. gada 1. jūnijā piedzimst mans brālītis, un 40. gada sākumā uz mūsu māju vizītē atnāk Eženija un saka, tu precīzi tas pats, kas šeit notiek, un Eženija saka, Lūcija, kāpēc jūs nedodiet Lujam šķiršanos? Mums būs bērns, manam bērnam ir vajadzīgs tēvs. Nu, mana mamma bijusi acīm redzot, nu, viņa visu mūžu ir bijusi neiedomājami kategoriska šādos attiecību jautājumos, un mamma izdarīs ļoti vienkārši.
Tētis pārnāk no darba, mamma saka, paklausies, mums te ir tāda viena darīšana jāizdara. Es nezinu, ko pa to laiku darīja bērni. Es saku, mums te ir viena tāda darīšana. Nu, ka darīšana, Lūis arī iet līdzi. Mamma aizved viņu uz dzimtsarakstu. Tur ir 40. gada sākumā ir bijis īsts brīdis, kad varēja šķirties bez tiesas. Vienkārši aiziet uz dzimtsarakstu, pasaka. Nu, aizgājuši uz to dzimsts sarakstu, mamma saka, tagad mums ir tā darīšana, mums ir jāizšķirās. Viss. Izšķirās pēc tam, viņi promējot, esot atskatīsies atpakaļ. Dzimsts sarakstu, visi logi bijuši pilni cilvēki skatījušies, kā te nu šī aizies, vai kausies uz ielas, vai nekausies, kāvušies nesot. Tētis pēc tam mammai stāstījis, ka tikai pagaidi tik no Eiženija tur pilsoniski ģimeni, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai bērns nebūtu, kā saka, meitās pieradies. Piedzims bērniņš, un es tūliņ nākšu, šķiršos tur un nākšu atpakaļ. Pilnīgie suktas varianti. Varbūt, ka tā būtu noticis, nemāku teikt, bet sākās karš. Mammai ar mums abiem bērniem bija jāmūk no Rīgas prom, jo viņa 40. gadā bija ceļojošā teātrī arotbiedrības līdere, un kas varbūt ir dzirdējis, tad, kad ienāca Vācu armija, tad tika, protams, izķerti komunisti, bet ja kāds bija bijis arotbiedrības priekšsēdētājs, tas bija tādā pašā vērtē, tas bija ķerams un sūtams uz Salaspili. Nu, tajā brīdī, kad atnāca mums pakaļ, mēs nebijām mājās, un pēc tam mēs aizmukām no Rīgas uz Kalngali. Tētis ar Eiženiju palika Rīgā, nu, un tā nu tur vairs nekāda otrreizēja šķiršanās un atpakaļ sareģistrēšanās nenotika. Nu, diemžēl, Eiženija tas ļoti skaisti iesācies ceļš, nobeidzās ne tik labi. Tad, kad viņa dēls teātrim 48. gadā bija lielās viesizrādes Maskavā, tad tā pati Benita Ozoliņa man stāstīja, kad viņi bijuši Maskavā, un tad Maskavas kritiķi teikuši, mēs nezinām, kam dot priekšroku, vai Lilitai Bērziņai, viņa tur bija Spīdola, vai Eiženijai, viņa spēlēja Baibu, tai pirmajā pēckara uzvedumā Raina Pūtvēņā, un esot bijis brīnišķīga. Bet, nu, viņai tētis palēnām bija visos tais bohēmiskos pasākumos iesācis papriekš iedzert un pēc tam arī dzert, un Eiženija izdarīja to lielo muļķību, kad saka, nu, es nodzeršu viņam kādu glāzi no priekšas, viņam pat paliks mazāk. Nu, vārdu sakot, tas viss beidzās ļoti slikti. Kad atnāca Petersons, tad teātrī esot bijis dažāda veida alkoholiķu tik daudz, ka kaut kas bija jādara. Un nolēma sākt no tā vieglākā gala un atlaida Eiženiju Kaldovsku. Nu, tētis visu mūžu ir bijis džentelmenis, un tētis gāja pie Petersona un teica, ka tas nav iespējams, bet Petersonam bija pilnīgi bezizēja, jo viņi abi divi, gan Šmits, gan Valentīns Skulme, viņi abi divi bija šito kaiti. Un lai nu ko, bet no Valentīnas Skulmes runas atteikties nevarēja. Līdz ar to aizgāja no teātra Kaldovska, aizgāja no teātra tētis. Pēc tam, kad bija ar lielu godu atzīmēt viņa 50. dzimšanas dienu. Nu, un tā tas viss nobeidzās. Bet tagad mēs, tā kā visi šie stāsti, ko es jums stāstu, ja es kādreiz tur arī kaut ko pasmaidīšu, tas nav tāpēc, ka es attiektos pret kādu no šiem notikumiem bez pienācīgās godības, bet nu tur ir gājis visādi. Materiāls ir ļoti vienkārši. Vēstules, atmiņas, aculiecinieku stāstījumi un tas, ko var par visu to nojaust. Praktiski tātad tas ir laiks 40 gadi no, tātad skaitam no 1900 līdz 1940. gadam. Tad, kad mēs šodien kādreiz sakām, ak, Dievs, kādi tikumi un kā tā pasaule iet uz leju, nekur tā pasaule neiet uz leju. Cilvēki, kādi ir bijuši, tādi viņi arī ir.
un nekas jau pēc būtības nemainās. Un tātad pirmais stāsts ir par Teodoru Zaļkalnu un situāciju, kas ir ap viņu. Lauku zēns Teodors Zaļkalns aizbrauc uz Pēterburgu, mācās tur Štiglicas skolā, un, ja es pareizi saprotu, tad tas jau ir laiks, kad jauno mākslinieku aprindās, ir šīs dekadences noskaņas, ir šīs domas, ka radoša personība, ka viņa var atļauties kaut ko vairāk, kurš to lietu realizē. Un Zaļkalnam jau Pēterburgas laikā, apkārt 1900. gadu, viņa dzīvē ienāk Marija. Viņa ir, esot bijusi viena no labākām Pēterburgas modelēm, jauna sieviete, apguvusi kādus, varbūt fiskultūru, kādu vingrošanas pasniedzēja. Pie Zaļkalns viņu veido, viņa mācās mazliet pie Zaļkalna arī tēlniecību, un acīm redzot, tās attiecības satuvinās ļoti ātri. Bet tā ap 1904.5. gadu Zaļkalns satiekas ar Lūciju Zutes. Tā ir tā smukā jaunā meitene, ko mēs te redzam pa vidu šais 3 bildēs. Tātad Zušu ģimene ir ar Zaļkalniem, jeb ar Grinbergiem jau sen pazīstam. Zaļkalna brālēns Burkards Dzemis aprec Lūcijas māsu, un es saprotu, ka tas varētu būt ap kāzu laiku bijis vai kā. Zaļkalns ierauga Lūciju, un viņa sirds ir pilna, un Lūcijai laikam arī viņš tīri labi patīk. Ir tādas aizdomas, ka Lūcijas vecāki tur palikuši pilnīgās šausmās, jo pietika jau, ka vienu meitu izdod pie tādas kunstnieka, par kuru iztiku nav nekādas ziņas. Kur tad vēl otra meita ar tādu pašu kunstnieku? Un Zaļkalnam ir Marija, labi neprecēta, bet, acīm redzot, par tām attiecībām ir zināms. 1907. gadā Zaļkalns aizbrauc uz Florenci, un ir, var sakot, tās pazīšanās attiecības, tas ilgs diezgan ilgi. No Marijas to ik pa brīžam slēpj, un tad, kad Marija dabū zināt, tad viņa laikam taisa skandālu, pieprasa, lai Zaļkalns izbeidz šo pazīšanos, pieprasa sadedzināt visas vēstules, kuru reizi viņi var izdarīt, bet pie Lūcijas līdz pat viņas mūža galam saglabājās Zaļkalna vēstules, un no tās mums ir fantastisks materiāls, ne tikai par šo privāto dzīvi, bet mēs par to ļoti daudz uzzinām par pašu Zaļkalnu. Piemēram, mēs zinām par to, kā šeit notikt šī Zaļkalna un Zāles cīņa par brīvības pieminekli. Bet, tas, kā to šeit apraksta presē, tas ir viens, bet tur mums ir Zaļkalna vēstule Lūcijai, kur viņš taisnā tekstā raksta tā. Es esmu pārliecināts, ka es būtu pelnījis 2 pirmās prēmijas šai konkursā, bet tur Zāle ir tāds un šitāds, un mani te ļoti neieredz. Tur ir vēl tāds āķis klāt, jo sākumā, 20. gadu sākumā, tad, kad Zāle un Zaļkalns tikko ir atgriezušies Latvijā, viņiem ir senas ļoti labas attiecības no Pēterburgas, no revolūcijas gadiem. Un Zaļkalns līdz pat Brāļu kapu konkursam Zāli virza un studē un slavina, cik vien var. Un tad, kad Zāle novinnēja Brāļu kapu konkursu, faktiski Zāle
iztais tādu žestu, kā saka, Moris savu darbu ir padarījis Zaļkalnim, tu vari iet, tagad es tikšu pats galvu. Šā vai tā, tātad Zaļkalns aizbrauc 7. gadā uz Florenci un raksta ļoti daudz vēstules Lūcijai, ik pa brīdim, kā viņš gaida, ja Lūcija aizbraukt uz Florenci, un kā viņš tur jūtās vientuļš, protams, viņš strādā, bet mana istaba ir tukša, un ja tu atbrauktu, tad tikai strādātu, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Lūcija arī aizbrauc pie viņu uz Florenci, bet, tā, kā saka, par to, kas tur noticis, par to zinātnieki klusē. Šā vai tā pienāk revolūcija, Lūcija paliek, pēc tam Zaļkalns no Pēterburgas atgriežas Rīgā, un pirms atgriešanās uz Rīgu viņam ir jāizdara viens neatgriezenisks solis. Marija ir gatava braukt līdz uz Latviju, protams, bet viņa uz Latviju braukt līdz tikai kā Zaļkalna oficiāla sieva. Tā kā beidzot Zaļkalnam ir šī laulība jāreģistrē. Par starpu tur vēl ir kāds tāds nepilnīgi skaidri zināms moments. Jūs noteikti atceraties šo skaisto marmoru skulptūru no mūsu muzeja ekspozīcijas. Tas darbs ir veltīts Ludmilai Jakubovskai, Marijas meitai. Kārļa Baumaņa rakstītajā Zaļkalna biogrāfijā tiek pieminēts, ka Ludmila, viņa ļoti talantīga, viņa dziedātāja, tāda mēs teikt operetes primadonna. Viņa aprecējusies ar kādu, ja es pareizi atceros, ar gruzīnu, tas bija drausmīgi greizsirdīgs, un viņiem bijis bērniņš, bet tā greizsirdība bija tik briesmīga, ka Ludmila izdarījis pašnāvību. Ugas Skulmes grāmatā. Tā lieta ir komentēta burtiski 3 rindiņās. Jā, tur ir liela traģēdija. Zaļkalns iemīlējies Ludmilā, viņa apprecējusies, piedzimis bērniņš. Zaļkalns to bērnu ir uzaudzinājis. Viņš atbrauc ar viņiem uz Rīgu, pie maniem priekšstatiem, vienam gruzīnam vai armēnim, ja viņš zinātu, ka tas ir viņa bērns, vai viņš tiešām pamestu to, tā kā, jo tālāk tu skaties, jo trakāk tas viss izskatās. Tātad Zaļkalna sarakste ar Lūciju turpinās ik pa brīdim 20. 30. gados. No šīm vēstulēm mēs zinām, tad, kad Zaļkalns aizraujās ar savu cūktēvu, tad viņš nevienam citam te viņš to nestāst, bet viņš raksta Lūcijai uz Maskavu, kā viņš tur izdomājis, ka viņš tagad veidos cūku, un viņš aizbraucis uz zaļajiem kalniem, un cik viņam tur bijis brīnišķīgs tas cūkas modelis, kā viņa sapratusi, ko Zaļkalns no viņas grib. Un tagad nāks rudens, un tā cūka vēl tā pieņemsies formās, un tagad viņa būs tas īstais, tagad taps tā īstā labā cūka. Bet tas pat tā, mums ir vienlīdz interesanta šī radošā virtuve, jo par to citādi mēs neko nezinātu. Bet katrā vēstulē ir par to, kā viņš ilgojās, tavi mati, tavas rokas, tavas acis. Un tad vienā vēstulē ir tāda pavisam, kā mēs kurš to piezīmi saprotam. Viņš saka, ka man vajadzētu sākt pilnīgi jaunu dzīvi, bet, protams, te man ir darbi. Zaļkalns mēģina nopelnīt kādu naudu, lai it kā uzsāktu šo jauno dzīvi. Un tad viņš saka, un mani tur šeit kaislības. Nemāku teikt, Zaļkalnam jau 20. gadu vidu, viņš ir 76. gadā dzimis, viņam jau nāk pie 50 gadiem.
vai doma ir, vai viņš runā par kaislībām, kas viņu saista ar Mariju, vai kā savādāk, to jau mēs nekad vairs neuzzināsim. Lūcija sūta savas vēstules pastāvus pieprasījumu. Zaļkāns to tā gudri ir izdomājis. Nu, tad, kad Marijai nāk 30. gados pēdējo reizi šī informācija, tad skandāls ir drausmīgs, un Zaļkalnam tiešām ir jāsadedzina pēdējā vēstule, kas vien no Lūcijas viņam ir pienākusi. Tad sākās karš, tad šie kontakti pārtrūkst, un tad jau pavisam, acīm redzot, tas bija jau pēc Zaļkalna nāves, kad Lūcija uzņēma kontakts ar mūsu muzeja direktoru Ināru Ņepēderu. Ināra aizbrauca pie viņas uz Maskavu, un Lūcija atdeva visas saglabātās Zaļkalna vēstules. Tā kā tas ir tagad mūsu muzejā tāds liels ieguvums. Bet skatoties uz šo fotogrāfiju, Dieva dēļ, es šais 4 stūros runājot, tur visu laiku ir gan tās publiski paužamās un gan tā galīgi dzeltenā prese. Bet, ja mēs skatāmies uz šo Ludmilas Jakubovskas tēlu, tad es varu tiešām ticēt, ka Zaļkalns šo meiteni varētu būt klusi un tīri mīlējis, jo gan Ludmila Jakubovska, gan Lūcija, nu tas ir tas, varbūt tas ir tas Zaļkalna ideāls. Tā tīrā, skaistā, dzeļiskā dvēsele, kuras varbūt viņam pie Marijas mazliet pietrūka. Tad, kad Ugs Kulna pirmo reizi bija Mariju redzējis, tas ir jau kara gados, 15. vai 16. gads. Viņš saka, es biju pie Zaļkalna darbnīcā, tur atnāca tāda vienkārša sieviete, līdzīgi tam marmoram. Es domāju, ka tā ir apkopēja. Bet izrādās, ka tā ir Zaļkalna draudzene un viena no labākām Pēterburgas modelēm. Tā. Tik daudz par Zaļkalnu. Vēl viens stāsts. Viktors Eglītis, viens no lielajiem dekadentiem. Un vēl vienreiz tātad doma par to, ka mākslinieks radoša personība, veido savu dzīvi, teiksim, kā mākslas darbu. Ka radoša personība var atļauties daudz vairāk nekā varbūt citi. Par Viktoru Eglīti pašlaik ir izdot vēl viena ļoti interesanta grāmata, tā kā es tā pamatīgi to viņa biogrāfiju nestāstīšu, bet principā viņš ir mēģinājis mācīties mākslu un tad pārmeties uz rakstniecību, un cik var saprast, viņš tiešām ir sevi uzskatījis par tādu jaunās dzīves veidotāju. Visā pilnībā, varētu tā teikt. Protams, ar savu stāju, ar savu radošo darbību, un acīm redzot arī tādu ļoti pārliecinošu runāšanu, par piekrišanu pie dāmām viņš, protams, nav varējis sūdzēties. Bet no paša sākuma tur gadījies viens tāds āķis. Pa priekš viņš bija izdomājis, ka, lai varētu pilnībā realizēt savu radošo potenciālu, kā tagad saka, viņš no tām miesīgām kaislībām kategoriski atteiksies. Ja ar dāmu parunāt var, varbūt vēl pabučoties var, tālāk ni un ni. Uz šī punkta pamata viena ļoti tāda romantiska mīlestība viņam ir izputējusi. Pēc tam viņš laikam saprats, ka šis nav tas īstais ceļš, un tālāk zēns ir gājis
piedodiet, nu, kā teļš pāboliņu lauku. Neko labāk es par to pasacīt nevaru. Nu, ar visu cieņu pret mākslinieku. Un par viņa tādu liktenīgo sievieti kļūst šī Marija Staubova, ko, nu, kā nu tur tā bilde rāda, tas jau ir vēlāk glaznots Voldemāra Tonas portrets, katrā ziņā ļoti, ļoti talantīga, ļoti gudra sieviete, kura Viktoru Eglīti savaldzinājis tik tālu, ka attiecības ir novestas līdz laulībām. Marijai, tur romāns notiek pēc tiem noteikumiem, kādus ir izvirzījis Viktors Eglīts. Marija no paša sākuma saprot, ka viņa stāv mierstājā un kā tur Viktors kārtos, tā tas viss būs. Viktora Eglīša uzskats ir, ka, lai būtu veiksmīga ģimenes dzīve, viņiem abiem vienam pret otru ir jābūt maksimāli atklātiem. Nu, tolaik ir traki modē dienas grāmatas, Marija raksta savu, droši vien ļoti meitenīgu dienas grāmatu par puķītēm, par klavieru spēlēšanu, par kaut kādām tādām meitenīgām lietām. Viktors saka, te apmainīsimies ar dienas grāmatām, es gribu paskatīties, kas tev tur ir, un tu redzēsi, kas man ir. Nu, tad, kad viņa esot ieraudzījusi Eglīša dienas grāmatu, tad jāsaka, iespējas ir bijis kaut ko tik šmucīgi, viņa savu mūžu nav neredzējis, nedzirdējis, jaunu meiteni būtā. Bet, esot pieņēmusi, tātad viņai tas ideāls, viņai tas ērglis, kas tas viņas otrā pusīte būs, jā, viņa ir pieņēmusi, ka tā tas būs, un arī turpmāk tā tas būs, un Viktors darīs, ko viņa grib, un viņai ir tas jāpiecieš. Labi. Tā dzīve turpinās. Un šai dekadentu kompānijā veidojas tāda ļoti interesanta draugu paziņu kopa. Te mēs redzam dažus, tur ir Emīls Dārziņš, tur ir Edvards Virza, tur ir slavenais Kārlis Jēkabsons, saka tokš Kārli Jēkabson, vai tev pavisam dzejot loņi. Un tā esot bijis tāda draugu kopa ir vēl lielāka, ar tādu virmojošu emocionālu atmosfēru. Jo Viktors Eglīts jau ir apprecējies, viņi visi sajūsmā pa Edvardu Virzu, cik tas ir talantīgs puisis, viņi mēģina to Virzu izprecināt, vai nekādīgi neiznāk. Pa starpu par Mariju jūsmo gan Emīls Dārziņš, gan Kārlis Jēkabsons. Un Eglītis, nezinu, acīm redzot arī kaut kādu ģimenes eksperimentu vārdā, saka, ja jau es šitā Mariju, tu jau arī varētu kaut ko atļauties. Marija domā, ja jau mani tā mudina, kāpēc gan ne? Un Marijai tur, ar Emīlu Dārziņu tur nekas nevarot iznākt, jo viņš jau ir sācis briesmīgi dzert, tur nekas neiznāk, bet tagad ir Edvards Virza un Kārlis Jēkabsons. Tie abi divi ir Marijā samīlējušies, ka bail. Virza, piemēram, raksta viņai tādu dzejoli. Tu, kas no ugunīm un sniega, kā tevi mīlot dienas skrien, tu skaties rožaina un liega, vairs nav ne nomoda, ne miega, ir tikai mīlestība viena. Šitas jau ir, kad viņi ir tikuši mazliet tālāk par vienkārši saskatīšanos. Viss tautām augsti lidos slava, tas viņas sadragāts, tas celts, man dod to mīlestība tava, ne saules man, ne zvaigžņu nava, ir tikai tavu matu zelts. Turpat tas Kārlis Jēkabsons ar apkārt klimst. Tas raksta, klausoties Marijas spēlē savus dzējoļus, rakstīs Kārlis Jēkabsons. Ar jums pie Šopēna, kad skumu un aizskāru kā puķi vilns, ar lūpām jūsu atspīduma uz klaviervāka baiļu pilns. Tā,
Nu, šitas ir uzrakstīts, to es nolasīšu. Lai saprastu Marijas un Virzas mīlestību, atkal ir jāatgriež pie Viktora Eglīša simbolistiem raksturīgās atziņas, ko viņš ieaudzināja arī savos draugos. Eglītis draudz un viegli sagājās ar sievietēm, kā dzejnieks allaž meklējot jaunas izjūtas un jaunu iedvesmu. Šādu dzīvi viņš uzskatīja par pašsaprotamu un nedomāja, kā ar to atņem Marijai savu mīlestību. Viņš daudzās centās skaidrot, ka greizsirdība šādos gadījumos ir lieka, ka iemīlēšanās kautrā zvaigzne nespēja apēnot laulības sauli, un arī Mariju viņš aicina ļauties apgarotā Dionīsa kvēlei. Un tad tas 1910. Gada rudenī tas arī viss notiek. Viktors aizbrauc uz Tērmētu, kur viņam ir skolotāja darbs, nu un tad Marija arī noriskē ar Virzu. Marija ieskatās Virzas dvēselī, un kad ar Viktora ziņu iet tālāk, līdzjūtīgi pārtop mīlestībā. Viņu pārsteidz Virzas bērnu paļāvība, sirsnība, vispusība, viņa mīlestības neprāts. Un tas trakākais, kad Viktora Eglīša noteikums, ka viņai par visu smalki ir jāzina Viktoram Eglītim. Un tai pašā laikā ne viņai nāk prātā Viktoru atstāt un precēties ar Virzu, ne Viktors to no viņas gaida. Tas trakākais ir, vai ko man sirsnīgi ir jāsmējās, ka tad, kad Viktors Eglītis redz, ka Marija tiešām ir ieskatījusies arī Virzā daudz maz, ka tur tās jūtas vēlreiz apsēt, tad tas Viktoram Eglītim nemaz vairs nepatīk. Un, nu, protams, un ne bez Marijas ziņas, Virza apprecās ar Elzu Stērsti. Marijas lomu Virzas likteni ir grūti pārvērtēt. Viņa sapratās vistraģiskākajā laikā, kad jaunais dzēnieks bija nonācis galīgā izmisumā, pārdzīvoja garīgu un fizisku krīzi. Viņa atkausēja dzējnieku dvēselē uzkrājušos leduskalnus, iedvesa Virzam ticību kā dzējniekam, cilvēkam un vīrietim. Nu, jauka, ne? Ja vēl tur paskata tos dzējoļus, ko raksta tai laikā, viens vai otrs vai trešais, tas viss ir ārkārtīgi jauki. Nu, un pēc tam, nu, tur nāk šī, tātad, Viktoram Eglītim ar Mariju, viņiem ir 2 dēli, un pēc tam, kad Marija mirusi ar Diloni, jau pēc tam 30. gados Viktors Eglītis apprecās ar Hildu Vīku, un, nu, bet tas jau ir pavisam cits stāsts. Nākošo epizodu ir pieminējis arī Ugas Kulme savās atmiņās. Tā ap 20. gadu vidu, ap 26. gadu Rīgā ir pilnīgi tāda, nu, traģisku notikumu epidēmija, radošo personu aprindās. Piemēram, stāsts par Arvedu Švābu un Pāvilu Rozīti. Tātad viņi ir abi apmēram 1 gadu, viņi ir tiešām labi draugi. Švābe pie viena, viņš ir arī pasniedzējs universitātē, viņš ir Latvijas vēstures speciālists, bet viņš arī raksta padruskam. Viņi abi 2 kara gados ir apprecējušies ar pavisam jaunām meitenēm. Reizēm es domāju, nu, ja jau tais kara gados ar to morāli tā gāja, tad jau bija, nu, no vīriešu puses var arī saprast, noskatīt ģimnāzistu vai meiteni tūlīt pēc ģimnāzijas, nu, vismaz ir cerība, ka netrahpīsies uz pavisam netikumīgu personu. Tā nu viņi tur dzīvo. Pāvilam Rozītim ar viņa laulāto draudzeni ir 2 bērniņi, Švābem bērnu nav. Un 25. gadā notiek tāds trakums, ka Arveds Švābi iemīlās Pāvila Rozīša sievā. Tas ir tāds trakums, pa ko ir pilnas visas Rīgas tenku lapas, un pat aizkulises, kas ir, viņš ir viens ļoti nešpatns izdevums un ļoti nelādzīgs, bet pat aizkulises tur
nekādas bezkaunības nav sarakstījuši. Tātad appusēji samīlēšanās ir tik liela, ka Pāvila Rozīša sieva aiziet no ģimenes, atstāja Pāvilu ar 2 bērniem, Švāba arī aiziet no mājām, un viņi sāk dzīvot kopā. Un tātad runa ir par šķiršanos. Pēc kāda laika, es tā saprotu, Pāvila Rozīša sieva acīm redzot sāk mocīties pašpārmetumos par to, ka viņa ir atstājusi bērnus. Viņi iet pie Pāvila Rozīša atpakaļ, nolūkties un, kā saka, mēģināsim dzīvot turpmāk. Pāvils Rozīts principā pretī neko nesaka, bet doma ir tāda, ka tā uzreiz, to acīm redzot viņiem abiem tas nav pieņemams, un norunā, ka kundze aizbrauks uz Liepāju pie saviem radiem, lai kādu laiku, kā saka, pārdzīvot visu to jauno situāciju. Labi, tā arī notiek. Pēc kādu laiku Pāvils Rozīts brauc uz Liepāju, un tā vajag tā notikt taisni, to laiku uz Liepāju aizbrauc arī Arveds Švābi aprunāties. Pāvils Rozīts ir ļoti sašutis, es domāju, ka viņš uzvedās ļoti skaļi, un viņš saka, tad mīļātā, tagad tev vajag lūdzu izšķiries. Teiksim, šo tā, cik tagad ir pulkstenis, tā līdz 12 es tev dodu laiku, izšķiries, vai tā, vai tā. Es saprotu, ka sievietei tāda uzbļaušana un tāda ultimāta uzstādīšana ir ļoti nepatīkama, aizskaroša, un viņa vienkārši aiziet no mājas. Abi 2 tur palikuši vīriešus, ko viņi var domāt? Domā, laikam pārskaitusies uz mums, kaut kur aizbraukusi, kaut kur aizgājusi. Tas notiek 26. gada pašā sākumā, vai 25. gada beigās, man tie datumi ir sajukuši. Tas arī nebūtu tik svarīgi. Bet pavasarī, kad jūra nāk vaļā, izrādās, ka viņa kā no mājas gājusi, aizgājusi jūrā un noslīkusi. Piemēram, mēs varam citēt te vienu fragmentu. Jā, tas tātad jau notiek 25. gada beigās. Tātad citēju aizkulises. Sensacionāla rakstnieku traģēdija. 2-kārtīga rakstnieku ģimeņu šķiršanās. Rīgas beidzamā sensācija. Slaveno rakstnieku Rozīti atstājas viņa laulātā draudzene, kur nodzīvojas ar ģeniālo novelistu 9 gadus, pametus arī 2 bērnus un aizmukusi pie Arveda, tur rakstīts Švalbes. Tas bija, lai izvairītos no tiesu lietām, tad tur vienmēr uzvārdi tika pa kādu vienu burtiņu tā pavainīti, es taču ne par jums, tas ir pavisam par citiem. Tātad aizmukusi pie Arveda Švalbes, vēl jau vairāk ievērojama romāniste. Viņam bērnu nebija, tādēļ no tās puses šķiršanās nebija tik traģiska. Esot laimīgs, atradis jaunu paradīzi, jaunā mīla viņu uzpurinās, citādi viņš palicis flegmatisks. Bet Rozītis sēž auklē savus 2 bērnus un dzejo tik skumji, tik pesimistiski. Viņš esot pavadījis sievu līdz taksim, nesis čemodānu, noskūpstījis roku, abi parakstījuši šķiršanās papīrus. Tā tad notiek šis, tagad viņi visi satiekās tur Liepājā. Un tas ir priekš manis, kā priekš sievietes, tas ir vienkārši drausmīgi lasīt par to, ka tie vīri to tā pilnīgi mierīgi pārdzīvo. Viena sieva aiziet jūrā,
Un janvārī 26. gadā nošaujās Arvids Švābas sieva. Viss. Pāvils Rozīts pēc tam apprecās ar savu bērnu audzinātāju. Nu, Švābem tur ir pa priekš Veronikas Strēlerts mās, pēc tam Veronika Strēlert, viss tas tā notiek. Bet šīs divas traģēdijas tā arī paliek neatrisinātas. Tai pašā 27. gadā no dzīves aiziet Ugas Skulmes, sieva Elizabete Skulme. Nu, tur Ugam Skulmem, cik no tas viņa atmiņgrāmatas var saprast, gan ar piekrišanu pie dāmām un ar dažādu apusējām simpātijām. Tur nekāda trūkuma nav bijis ne Pēterburgā, ne pēc tam. Bet to visu, acīm redzot, tad, kad 26. gadā pie viņa, kā saka, mācās šī topošā ārste Ksenija, nu, tur acīm redzot tā stāvoklis kļūst Elizabetei nepanesams. Viņa tolaik dzīvo tanī Marijas ielas mājā, kur ir tas skaistais uzraksts Mans nams, mana pils. Kāpēc tas Uga toreiz ir nopircis to revolveri, ja pistoli, to neviens tā arī. Nu, vienkārši nopirka, tā iedomājās un nopirka. Elizabete jau vienreiz ir mēģinājuši šauties, tas neiznāk. Un pēc tam man ļoti patīk šis Ugas gleznotais Elizabetes portrets. Kad es pati biju kādu laiku precējusies ar vienu mākslinieku, tad mūsu ģimenē bija tā, tad, kad viņš bija sagrēkojies ar kādu dāmu ārpus ģimenes, tad viņš vienmēr gleznoja man portretu. Man tā portreti ir 3. Tā kā šita, es arī domāju, ka tas portrets ir tāds sava veida atvainošanās lūgums. Nē, nu ko tu, tas jau nekas, tu taču redzi, bet te apakšā nevar redzēt. Tas buldodziņš, kas tur apakšā, nu buldogam jau tas ģīms pats pa sevi nešpetnis, bet tas buldodziņš ļoti nelādzīgi skatās uz Ugu. Un atrisinājums iznāk ļoti vienkārši. Ir diena, Uga ir mājās, Elizabete arī ir mājās, tur ir kaut kāda ēdienreize ir pie galda. Ugam vakarā ir jāiet, Elizabetei arī it kā kaut kur ir jāiet. Nu, katrs dzīvoklis ir diezgan liels. Un pēkšņi Uga izdzird šāvienu, izdzird kritienu. Elizabete ir sevi sašāvusi. Viņš izsauc ātro palīdzību, bet Elizabete mirst pa ceļam uz slimnīcu. Nu, Uga raksta, ka viņš pēc tam atrod Elizabetei zem spilvena zīmīti, kur viņa tā arī raksta, es izdarīšu pašnāvību, lai tev visu mūžu būtu jāmokās ar pašpārmetumiem. Pēc tam Uga šo zīmīti atdod, laikam jau Elizabetes māsai, tā to zīmīti nevienam tālāk nerāda, un par Rīgu tiek stāstīts, ka gandrīz vai Uga savu sievu nelietīgi nošāvis. Un vispār Ugam pēc tam iestājās ļoti vairākus gadus tāds ārkārtīgi nelabvēlīga situācija, jo, ka viņš ir netikumīgs, nelietīgs un, tas sarežģīja ne tikai sabiedrisko dzīvi, bet arī dažādu darbu iespējas. Bet, pēc tam viņš apprecās ar Kseniju, viņiem piedzimst Jurģis un lēnā garā visas tās lietas arī noskaidrojas. Mazliet vēlāk no dzīves labu prātu aiziet Austras Skuļiņa. Jaunā un ļoti talantīgā dzejniece. To man stāstīja tēvs māte,
ka tad, kad darbojās vēl strādnieku teātris, tur, kur tagad ir lielais arotbiedrību nams uz Tērbatas un Bruņinieku ielas stūra, strādnieku teātris bija tur sētā, un tur bija arī tāda ļoti simpātiska ēdnīca, kafejnīca, un tad tur ilgām stundām pie kāda galda stūrītī sēdējis Austra Skuiņa, rakstījusi savus dzejas. Reizēm viņa tur satikusies ar Valdi Grēviņu, kas bija viņas lielā mīlestība. Varētu domāt, ka Grēviņam tā mīlestība nebija mazāka, bet Grēviņam bija ļoti sarežģīta situācija sakarā ar to, ka viņš darbojās pie sociāldemokrāta laikraksta, un viens no viņa netiešajiem darba devējiem bija viņa sievas tēvs. Tā kā, ja viņš sadomātu šķirties, tad viņš paliktu, kā plikadīda dzejnieks, kas iztiek tikai no tam, ko viņam nodrukā. Man ļoti patīk šie divi dzejoļi, ko Austra raksta 32. gadā, Valds Grēviņš 31. gadā. Praktiski it kā tādas šīs mīlas liecības. Solveigas dziesma, būtu tu gaidījis pārnākam mani, varbūt kā aizbēgtu mūžīgā dziesma un atkal pavasars sakristu liepās un putni. Vai tas Austra Skuiņas brīnišķīgais dzejols par ceriņu zaru. Ņem šo ceriņu zaru, lai nevelpot grūt, citu pavasari var vēl sliktāk būt. Viegli ziedu krusti, smagāks kapakmens, laimi neizjusto meklēt zemi. Lai tev naktis vēsās zilās smaržās kvēl, un kad bankrotēsi naga dzīves žēl, ņem šo ceriņu zaru, kas uz ielas gūts, citu pavasari var vēl sliktāk būt. Un 31. gadā Valds Grēviņš raksta: šo mazo dziesmu atceries, kad guls virs manis plienas, viņš mani kādreiz mīlēja, kā dzīvē mīl tik viens. Zied atkal lapas rudeņos, viss mirst un atzimst spēš, un tavām lūpām pieskaras kāds dedzinošs kā vējš. Tas nebija vējš, nebija vējš. Zied lapas, klusē pliens, viņš mani kādreiz mīlēja, kā dzīvē mīl tik viens. Tā, tagad mums būtu stāsts par Ģedertu Eliasu. Viņa, kā to lai saka, ja viņam pasē būtu štempeļi par visām viņa laulībām, tur trūkt vietas, jo viņam bija 5 oficiālas laulības. Kas bija bez tām 5 oficiālām laulībām? Par to mēs varam tikai minēt. Tātad viņa viena no viņa pirmajām meitenēm, Kārija, kaimiņu meitene, tur, kur Eliasu mājas, kaimiņu meitene, saukta par Kriņģelīti, vai uzvārds viņai bija Kliņģele. Viņa laikam Eliasā bija tā ieskatījusies, ka tad pēc 5. gada, kad Elias smuka uz ārzemēm, Kārija aizbrauc viņam līdzi. Uga Skulme raksta tā ļoti nešpatni. Viņa saka, tad, kad Ģedertam nebija nevienas tādas tuvākas draudzenes, tad viņa apkopa viņas saimniecību un vēl ko vairāk. Droši vien vēl ko vairāk. Ģederts viņa ļoti daudz glaznojis. Viņa ir ar viņu kopā Briselē. Tur Ģederta māsa un brālis un pats Ģederts, viņi mācās Eiropā. Kārija ir tikai mājsaimniece, taisa Ģedertam ēst, laik pa laikam brauc arī uz mājām, uz Latviju atpakaļ un ved atpakaļ uz Beļģiju grozus ar maizi, ar gaļu, ar aboliem, kuru reizi vajag, jo tā iztikšana jau bijis diezgan knapa. Ģimene laikam no paša sākuma uzskatīs, ka Kārija no Ģedertam, neder viņam, par prastu viņam ir.
Nu, bet tā viņa ir ģedertam Eliasam blakus līdz pat tam brīdim, kad viņa strādā pēc Latvijas laikā, jau strādā ārlietu ministrijā, viņa pazaudē darbu, un viņa izlem, ka viņa brauks uz Ameriku, un no Amerikas, kādu pusgadu pēc tam, kad viņa ir aizbraukusi, ģedertam pienāk vēstule, man ir bērniņš, viņam nav tēva, viņu sauc tāpat kā tevi, kā saka, domājam, ko gribam. Nemāku teikt, kas ir pozējis šīm divām karalaiku gleznām. Varētu būt, ka tās ir varbūt Kārija un varbūt viņa māsīca Elza, kas taisni tāpat uzticīgi kalpo ģedertam Eliasam līdz pat mūža galam. Pēc tam ir viena tāda vēstule, kur Elias piemin. Nu, mēs taču varētu dzīvot atkal visi trīs kopā, kā mēs dzīvojam Maskavā. Vai nebija jau? Kas aiz šī teikuma slēpjas, es neņemos atšķirēt. Bet man ir tāds ļoti nelabas aizņēmums. Nu, šeit 18. gadā droši vien tā atkal tā varētu būt Kārija ļoti ticams, bet tad Eliasa dzīvē ienāk Anna Hamstera Liepiņa. Tā ir viņa lielā mīlestība, bet te nu man atkal ir jācitē Ugas Kulme. Tātad Eliasa oficiālā biogrāfija, viņa figūrē kā Elias aprecas ar sava drauga, pāragri mirušā aktiera Kārļa Hamstera sievu, kā saka, satuvinoties ar viņu, kā saka, atraitnes mierināšanas procesā. Kā tur lakās, lūdzu saprotiet mani pareizi, bet Uga sniedz mums tādu ieskatu mazliet arī tai Anniņā. Tātad Liepiņa Anniņa, jauna dāma, ļoti bagātu vecāku meita. Viņa gribēja, tas ir kamēr vēl viņa nav Hamstera, viņa gribēja par varu iepazīties ar māksliniekiem. Suta viņai pirmais gadījās ceļā, bet tas viņai nepatika. Suta it kā solījies sarīkot mazu ballīti, bet galu galā uz to aicinājis vienīgi Anniņu un pats sevi. Tas ir kāds 21. gads. Anniņu tas neapmierinājis. Tad viņa aizgāja dzīvot pie Struņķa, tikai kā pie dzīvokļa īpašnieka. Bagātā meita atļāva, un Struņķis viņai pirka zeķes un šo to citu, ko dāmām vajag. Reiz Struņķis izlūdzās no Anniņas buču, un tā viņa noskūpstīja arī bedus pieres. Kā Struņķis tad pukojās. Un tādī pat laika Anniņa Struņķa klātbiednē skūpstījās ar Oti. Otis reiz braucis, tātad Otis Kulme. Otis reiz braucis ar Anniņu ar Ormanu, pavadījis to māju. Anniņa bija uz Oti iemīlējusies. Ceļa galā viņa pateikusies, ka Otis nav izmantojis viņas uzticēšanos un ka viņš apmierinājies ar to, ka ļoti intīmi paglāstīs viņu. Un pēc tam tad tur vēl Tona pamaisās. Tona uzaicinājis Anniņu pozēt portretam. Tā atnākusi. Sākumā domāts kaklu aizklāt, bet Tone padruskai kaklu atsedzis līdz izģērbis Anniņu. Bet, kad viņš tuvojies, tā brēkusi no sāpēm, un Tone bijis gaužām nelaimīgs. Es neko nevaru darīt, tā raksta Uga. Viņš sveci nav turējis, bet acīm redzot, tas viss ir draugu lokā kārtīgi izpētīts. Un tā tad
Tātad, un ģedertam pa to laiku, ap to pašu laiku, jau ir izmainījušās vairākas sievas. Ar kriņģelīti, kura lepniem Elijam šķita par prastu, Elijas izšķīrās, kriņģelīti tad mēģina izdarīt pašnāvību, iedurot mežģīņu adatu sev zem vēdera ādas. Nobijusies viņa saukus pēc palīdzības, un ārsts adatu no ādas atbrīvojis. Pastarp Elijasam bija viņa mācīca ruždieša Elza un vēl kāda filoloģijas studente Vilma. Nākamā sieva bija hamstera atraitne. Tātad hamsters, aktīvs, ģederta draugs, bija apprecējis to pašu liepiņu Anniņu, ko mēs nu pret pieminējām. Hamsters nomira, un tad Anniņa, ļoti bagāta vecāka meita, sagājās ar Elijasu. Nezinu, vai tur viņas bagātības spēlēja kādu lomu vai ne, bet viņas saugušās kopā uzacis. Vēlāk atkārtojās Elijasas sievas sejā Karjūkštētē Jacinienē Leitenē. Un tad pēkšņi viņa mīļākā hamstera Anniņa saslima ar meningītu un pēc dažām dienām nomira. Un šis laiks, 23. 24. gads, kad Elijas glezno Anniņu, tas šķiet tiešām ir viņam viens no pašiem tādiem ražīgākajiem periodiem. Mēs to redzējām arī, kad mums muzejā bija Elijasa piemiņas izstāde. Turklāt viņš to Annu glezno ar tādu sajūsmu, ka mēs pat pieņēmām tādu, ar prieku un sajūsmu to var skatīties. Kaut gan tā apakšējā Anniņa ar vēdekli, ak tu Dievs, zils krekls un rozā zeķis, it kā pret jebkādu labu gaumi, bet tā mīlestība laikam dara šos darbus īpaši jaukus. Tad viens no tādiem ļoti zīmīgiem romāniem ir, protams, Ērika Ādamsonas un Mirdzes Ķempes romāns, bet tur man laikam ir tagad jāpaskatās, ka es atkal kaut ko nesamelojos. Ka es kaut ko nesamelojos. Jo to cilvēki tik daudz un to gadu arī tik daudz. Ērika Ādamsona, kurš bērnības saista daļums, sapņi, ziedi un kultūra, un viņš tāpēc pamet labi iesāktās tieslietas studijas un visas cerības uz stabilu un nodrošinātu harmonisku dzīvi, un 30. gadu sākumā viņš Rīgā ir jau daudzsološs literāts, bet ar tādu tiecību uz intensīvu bohēmu un dzīves baudīšanu. Tad to lielo estētu noņem kardienestā, tas, protams, viņam ir ļoti nepatīkami. Un kad viņš atgriežas no kara dienesta, Virza viņu iepazīstina ar Mirdzu Ķempi, uzlecošu tolaik tik modīgā un stilīgā radio zvaigzni un tuberkulozes slimnieci. Tur atkal ir savu priekšvēsturi, kā stāsta Virzam ar Ķempi, tolaik ir bijis tāds romāns. Nezinu, vai tā ir taisnība vai nav taisnība, bet Virza esot bijis pilnīgi bezspēcīgs, ieraugot lielu stautu, labi noaugušu sievieti. No maniem vecākiem es atceros to ģeniālo anekdotu. Bija šī operdziedātāja Milda Brehmanštengela. Tā arī Virzam esot traki patikusi. Un tika teātra mākslinieckās aprindās tika stāstīts tāds anekdots par patiesību negalē, bet anekdots ir lielisks. Lielā Milda esot teikusi uz Virzu, mazais, kad tu tur apakšā būs ticis galā, tad nāc uz augšu un iedod man vienu buču. Tas ir anekdots. Tā tad Virzam ir
romāns ar Mirdzu Ķempi, un es saprotu, ka viņš domā, kā lai ar godu tiek no situācijas arī. Ķempe uzstāja, lai vīrs šķirs, bet viņam prātā nenāk ne šķirties no Elzas Stērstas, ne pazaudēt meitu Amarilles. Un turklāt Ķempes ģimeni tolaik ir diezgan komunistiski noskaņot, kas virzam arī nav īsti pa prātām. Un tad, nu, lai neciestu dāmas pašcieņā, Virza veicina šo Adamsonu iepazīšanos un romānu. Romāns sākas 30. gada 15. novembrī. Jau 10 dienas pēc iepazīšanās Adamsons vēstulē Ķempei apjūsmo viņas miesas smaržu un klēpja siltumu. Es ceru, ka mums te nepilngadīgi klausītāji. Abu attiecības atspūgļojas sarakstē, tās saturs liecina par intensīvām seksuālām attiecībām, to jaudīgumu un laikam jau virtuozu tehniku. Ne, šito es vairāk nepasaku. Bet 31. gada Adamsons aprec Ķempi, saimniecību vada Ķempes māte, Mirdze līdz mūža galam neprot negatavot ēst, nekā citādi saimniekot pa māju. Un situācija vispār ir fantastiska, jo Mirdze Ķempe pelna naudu. Viņa runā par radio, viņa tulko, bet viņa dara visu, lai Eriks Adamsons varētu radoši strādāt un, nu, tiek teikts, 30. gados Ķempe kļūst par Adamsona mūzu. Abi skaisti, eleganti un populāri. Nu, sievas ietekmē Adamsons pat uz kādu laiku kļūstot tāds ļoti kreisi noskaņots. Bet tas politiskā brīvdomība iet roku rokā ar likumisko. Viņš sacer vienu no seksuālākajiem dzejoļu cikliem latviešu literatūrā, Hermafrodīta dziesmas, tolaik tas tiek uzskatīts par pornogrāfiju. Piedodiet, es tās neesmu redzējis, no tā es nekāds piemērs jums nevaru dot. Ķempe atcerējās Adamsonu. No rītiem viņš sāka rakstīt tikai pēc tam, kad bija nomazgājies, apvilcis baltu kreklu, sasukājies, iztīrījis nagus, novietojis uz galda katurnieku savā vietā un nolicis priekšā puķi. Nekad viņš negāja uz redakcijām aizināt par savu darbu likteni, kā būs, tā būs. Pelšanā noklausās bez naida un ērcības. Un jau visai drīz pēc kāzām, nu, tur, kā saka, tās attiecības tā kā šūpolis ar pacēlumu un kritumu. Ar katru publikāciju Adamsons slavu un ienākumu aug, Ķempe paliek vīra ēnā, viņa pelna un vīrs dzer arvien vairāk. Adamsons savās bohēmiskajās klaiņu gaitās ir galējis. Smalkais estēts pārvēršas tādā kā primitīvā barbarā. Taču vajag viņam pārkāpt mājas slieksni, atgriezties mājās, un klaidoņu nodriskātās bikses tiek iekārtas skapī, un viņš šķīstās ar ziepēm un rožūdeni. Un jo spožāk augst viņa rakstnieka slava, jo viņš pats kļūst Mirdzai vienaldzīgāks. Tā karš viņus izšķir, Ķempe aizbēg uz Padomju Savienību, Adamsons paliek Rīgā, un ar Padegu viņu faktiski nesaista tieši nekas, bet šeit Rīgā pēc Padega nāves jau kara laikā Adamsons sajietas kopā ar Kārļa Padega atraitni. Viņi abi divi ir slimi ar tuberkulozi, tur piedzimst bērniņš. Pēc kara Mirdza atbraukusi šeit Latvijā, nu, vecas mīlestības vārdā, viņa vēl balsta Adamsonu viņu pēdējos mēnešos. Tagad tas viss beidzās tā. Nu, Jāņa Tidemaņa stāsts. Tas ir mazliet savādāks. Tidemanis apprecēja savu māsīcu. Blondā Hannela bija viņa māsīca, un viņi no paša sākuma bija vienojušies, ka viņiem bērni nebūs. Viņi
viņi ļoti baidījās, ka no šīs tuvās radniecības tas varētu kaut kādā veidā ietekmēt bērniņa veselību. Laiks ar Hanneli Tidemanim ir brīnišķīgs, viņa modelis, viņa vērtētāja, viņa cīņa biedrs. Tad, kad mēs skatāmies Tidemana darbos, tad tur mums ir Hannele, gan viņa modelis kailfigūrās, gan figurālās kompozīcijās. Un notiek tāda situācija, ka Tidemanis sapazīstās ar citu sievieti, un tur viņa gaida bērniņu, un Hannele ir nepielūdzama, ka noteikti viņiem ir jāšķirās, vienkārši tāpēc, ka viņiem bērnu nevar būt, un tur būs bērniņš, un viņam ir vajadzīgs tēvs. Un šeit mēs redzam, rekur, Tidemaņa glezna, kas tā arī saucās Pēdējais seans. Varbūt, ka tas ir taisni. Es nemāku teikt, vai tas ir ap to laiku, kad viņi jau domā par šķiršanos, varbūt arī nē. Varbūt tas ir citādā nozīmē Pēdējais seans. Nu, šeit Hannele pēdējā seansā un sieva, viņa otrā sieva, ko jūs redzat portretā pa labi. Bērniņš ātri miris, bet te ir atkal tas gadījums, ka abas sievietes ir Tidemanim absolūti uzticīgas. Jaunā sieva izmācās tādu skaistu amatu, kā griezt kokā rāmjus. Mums jau tagad muzejā ir vairāki Tidemaņa darbi, kuri ir viņas grieztos rāmjos. Viņi kopā arī aizbrauc no Latvijas prom. Hannele, viņa pēc tam apprecās par jaunu, bet viņa un viņas otrais vīrs uzskata par savu pienākumu līdz mūža galam glabāt Tidemaņa piemiņu. Tā kā es domāju, ka arī pēckara gados, kad mākslinieki, kas bija atradās emigrācijā, kad tas bija absolūts tabū publiskai demonstrēšanai, Mākslas akadēmijas studenti un mākslinieki zināja, ka ir šī māja, kur ir pāri par 20 Tidemaņa gleznas, ka tur cilvēki ir gaidīti, ka viņiem parādīs mākslas darbus. Galu galā, es domāju, ja Kokla nebūtu tur bijis, viņš nekad negleznotu tā, kā viņš gleznotu. Un šī Hannele un viņas vīrs, tas bija viņu dāvinājums muzejam ar tādu noteikumu, ka kādam Tidemaņa gleznam vienmēr ir jābūt ekspozīcijā, un viņi to arī izdarīja. Tā kā tāds skaists un cienījams atrisinājums. Es tagad domāju, Hanneles laikam pati vairs muzejā neredzēju, bet Hanneles vīrs vēl muzejā ienāca vairākas reizes. Un te bija man tēvs un māte. Es domāju, ka šis pasaku stāstījums ar to pašu varētu beigties. Tas nenozīmē, ka šai bohēmiskajā vidē visas laulības bija tikai tādas. Dieva dēļ bija ļoti daudzi, kam prātā nenāca šķirties. Tie paši Pāvils Vīlips un Elvīra Bramberga, kuru meitu Velgu mēs visi atceramies no Šķēpa un Rozes un no Naura. Bija tādi, kas oficiāli bija salauzājušies tā, un visu mūžu šis trīsstūrītis maliņā kaut kur palika. Tas bija tāds noslēpums, ko visi zināja, bet par to nekādā dzeltenā presē par to nerunāja. Tā, paldies par uzmanību.